Bez izglītības dzīvē, kā zināms, tālu netiks, un savu īsto ceļu uz izglītību var palīdzēt atrast izstādes skola, kurā mēs atrodamies arī cita iemesla dēļ. Pirmo reizi šeit notiek konkursa jaunais automehāniķis Latvijas fināls. Agrāk konkursa fināls notika izstādes auto ietvaros aprīlī. Intercars Latvija marketinga nodaļas vadītājs Armands Umbroško uzskata, ka izstādē skola izšķirošā sacensība iekļaujas labāk. Šis konkurss patiesībā ir vairāk piemērots izstādē skola kā izstādē auto. Pats konkurss un vide šeit ir ļoti laba un uzskatāma reklāma šīm tehniskajām skolām, kuras šeit ir pārstāvētas izstādē un šeit ar jauniešiem. Ja? Jaunā automehāniķa konkursa fināls Ķīpselā ilga 2 dienas. Tajā piedalījās tikai 12 labākie audzēkņi no 7 profesionālajām vidusskolām, tehnikumiem un koledžām. Bet pašā pirmajā attālinātajā atlases kārtā startēja 488 dalībnieki. Piedalījās 15 skolas, no katras skolas pa 4 jauniešiem labākajiem tika aicināti uz otro kārtu, kas notika jau klātienē, kas bija tests uz papīra, jau sarežģītāki jautājumi, bet 50, un stundas laikā viņiem bija jāatbild uz šiem 50 jautājumiem, un tālāk jau ir pēc sportiskā principa. Konkursa finālā praktiskie uzdevumi mijas ar teorētiskajiem. Tos sagatavojuši Intercars Latvija partneri. Uzdevums sastāv no 2 daļām – teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa mums ir teorija, tests, un praktiskā daļa mums ir pie tehnikas atrast, novērst defektu. Šeit jaunajiem mehāniķiem ir jānomaina eļļu uz šī Volkswagen dzinēja. Viņiem tas ir jādara ļoti rūpīgi, tur ir dažādi āķi, jāpārbauda ir, piemēram, eļļas līmenis pirms darīt uzdevumu. Tāpat arī jāpievelk gan eļļas korķis, gan filtrus ar pareizu spēku. Deivids un Kevins konkursa finālā pārstāv Liepājas valsts tehnikumu. Kas tev bija jādara? Tagad man bija kondicionierim jāmēra spiedienu, temperatūru, tā tālāk. Viss bija labi? Varēja būt labāk. Un kā tev? Man arī salīdzinoši labi bija. Man bija automātiskās kārbas vadības bloks jālabo. Arī varēja būt labāk, bet bija tīri ok. Pagaidām man bija diagnostika pie Boša un celiņsiksnas maiņa pie Continental. Tur tāds interesants uzdevums bija, tas pasniedzējs man palīdzēja. Tā jau, man liekas, labi tur gāja, un celiņsiksna arī man tā šķiet diezgan labi gāja, jo es to jau darīju. Arī Andris Laksdiņš no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma izskatās diezgan relaksēts. Varbūt tāpēc, ka iepriekšējais uzdevums nešķita pārlieku grūts. Šeit bija, vārstvāks jālīmē. Caurums, imitēts bija caurums, kas bija jāizlīmē cieta speciāla līme. Nebija pārāk sarežģīti, bet, ir nianses izsāds, kuram tomēr jāpievērš uzmanību. Jauno automehāniķu konkurss notiek jau 19. reizi. Pēdējos 11 gadus to organizē Intercars Latvija. Un pirmo reizi starptautiskais fināls notiks Latvijā. Latvijā fināls notiks pirmo reizi. Tām par pamatu ir mūsu puiša uzvara 25. gada starptautiskajā finālā, kas notika Zagrebā. Ja sākotnēji konkursā piedalījās tikai 3 valstis, tad tagad to ir 15. Eiropas labākie jaunie automehāniķi demonstrēs savas zināšanas no 11. līdz 14. jūnijam. Tātad starptautiskais fināls notiks autodīlera Autobrava jaunajās telpās Ulmaņa gatvē, kur Autobrava mums ir atvēlējusi savas modernās, jaunās tehniskās telpas, servisa telpas, priekš konkursa norises, kā arī telpas salonā priekš papildu vajadzībām. Ja? Un principā uz praktiski 4 dienām Autobrava salons kļūs par mājām jauno automehāniķu konkursam visam Eiropas finālam. Latvijas finālā uzvarēja Andris Laksdiņš no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma. Viņa pedagogs ir Kaspars Ševčuks. Mūsu izredzes starptautiskajā finālā Armands Umbroško vērtē kā augstas. Pagājušajā gadā Latvija ir 1. vietā, aizpagājušajā ir 2. vietā. Pirms tam bija, ja nekļūdos, 4. vai 5. Tendence viennozīmīgi augšupējoša, un to rāda patiesībā arī teorētisko kārtu rezultāti. Vidējais rezultāts salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, vidējais rezultāts ir augstāks.